Šodien raidījumā Biznesa attīstība ielūkosimies pasākuma norises gaitā, viesosimies restorānā un pašmāju ražotnēs, aplūkosim būvniecības un nekustamo īpašumu nozares, kā arī noskaidrosim medicīnas aktualitātes. Brumo ir vadošais Silent Disco uzņēmums Baltijas valstīs, nodrošinot pilna servisa Silent Disco pasākumu organizēšanu. Brumo Silent Disco ir vienīgā oriģinālā klusā diskotēka Baltijā kopš 2012. gada. Mūsu galvenā darbības virziens ir klusie pasākumi. Tas ir viss, kas ir saistīts ar austiņām, visi pasākumi. Un visbiežāk cilvēki, kas zina mūs un asociējās, tas ir Silent Disco, klusās diskotēkas, kur cilvēki visi dejo, kur vienlaicīgi ir uzstāties 3 dīdžeji, un katrs spēlē savu mūzikas stilu, viņi to izbauda. Tur nāk no mazajiem, kā saka, no 3 gadu vecuma līdz vecpāpim atnāk un visi kopā dejo visi. Ja. Bet tas ir diskotēks, ja, bet tas ir aizberga augšdaļa no tā, ko mēs nodarbojamies. Aizvien pieprasītāki pasākumi kļūst dažādas konferences un semināri, kur austiņās var klausīties 3 runātājus. Šis ir ērts veids, kad pasākumā uzstājas vairāki runātāji. Ir iespēja mainīt stacijas un pārslēgties no vienas telpas uz otru, nemainot savu atrašanās vietu. Šādi pasākumi ir pieprasīti uz kruīza kuģiem, viesnīcās, pilsētu svētkos, dažādos festivālos, privātos un korporatīvos pasākumos, kā arī semināros un konferencēs. Faktiski visu, ko var skaļi apskaņot pasākumos, un plus vēl tas, ko viņi nevar izdarīt ar skaļumu. Pasākumā var būt 3 paneļi, piemēram. Ja, kā seminārā uz vienā zālē var atrasties 3 grupas vienlaicīgi, viena otrai netraucēs, un katrs klausās savu kanālu. Tas ietaupa laiku, cilvēkiem nav jāuztraucās, mums telpas vajag, kur obligāti, lai būtu klusums, mums vajag 3 skaņas iekārtas, tas viss ir ļoti vienkārši, kā saka, atnes vienā mazā koferītī, un cilvēki viss saslēdzās. Teātri mums ir bijuši, jā, brīvdabas teātri, kino brīvdabas, koncerti brīvdabas, joga, visādas fiziskās nodarbības brīvā dabā ir bijuši jau, jo tas aprīkojums viss ir pārnēsājams. Faktiski elektrības pieslēgums tikpat kā nav vajadzīgs, jo te ir baterijas raidītājiem. Tas viss tiek saslēgts ar mikrofonu un dzīve notiek, viss notiek. Tur viss var saslēgt ar jebkuru mājas audio iekārtu, pat kaut vai telefonam var pieslēgt, ja, planšetei, datoram var pieslēgt, televizoram, bet vienkārši tas mūsu komplekss ir vajadzīgs, tas viss nodrošina, teiksim, to viss var nodrošināt. Mēs strādājam visā Baltijā, mēs esam lielākais uzņēmums Baltijā, kas var nodrošināt liels pasākums. Šobrīd mums ir 2000 austiņas, bet tas daudzums aug katru reizi, katru gadu mēs palielinām kaut ko jaunu izdomājām, vēl ko vēl var izdomāt šīm te austiņām izdarīt. Ja. Brumo Silent Disco, viens no vadošajiem klusā pasākuma organizatoriem Baltijas valstīs. Restorāns Zelta Tež atrodas Jūrmalā Jomas ielā netālu no jūras. Šeit pieejama plaša ēdienu izvēle jebkurai gaumei. Restorāns ir īpašs ar grila ēdieniem. Viesis var izvēlēties no vitrīnes sev tīkamāko gaļas piedāvājumu, un pēc tam šefpavārs to pagatavos. Šeit katrs viesis ir īpašs, tādēļ restorāna personāls dara visu, lai restorāna ēdiens būtu jūsu ikdienas maltītes sastāvdaļa. Mēs restorānā piedāvājam plašu klāstu ar ēdieniem, kur ietilps latviešu ēdieni, Eiropas, kaut kas no Āzijas virtuves. Akcents ir uz grilla. Gatavojam, kā var redzēt, restorānā uz vietas. Cilvēki var izvēlēties, redzēt grillu, kā gatavojas ēdieni. Ir arī suši, pastas un zupiņas visādām gaumēm. Šī būs mums jau 4. sezona. Zīmīgi tas, ka šo vietu noskatījām, kad bija 2021. gads, kad pilnā sparā bija Covid. Apstaigājām Jūrmalā, paskatījāmies, kā te notiek un vai ir kādas interesantas vietas, kuras varētu attīstīt un radīt labu vidi, restorānu. Bija izdevīga vienošanās Covid laikā par telpu un labiem nosacījumiem uz ilgtermiņu. Esam paņēmuši šo restorānu. Te ietilpst liela teritorija, kur ir arī viesnīciņa. Un šobrīd ir pabeigts projektiņš Alus Brūzes ar bankešu zālīti, kur seminārs, bankets, jubilejas svinēt. Un redzēt, kā Alus brūvējās. Mēs varam piedāvāt arī svinēt jubilejas, ja, jo mums ir 3 mājiņas papildus vēl restorānam, kur ļoti ērti ir 12 personām līdz 13, un ir arī bankešu zālīti
50 personām. Piedāvājam pār pa 300 sēdvietām terasē un mājās pa 12 un restorānā 70. Tā kā principā diezgan lielu cilvēku plūsmu varam apkalpot. Mūsu restorānā arī iespējams skatīties sporta spēles. To arī klienti izmanto un rezervē mājiņas, kur atsevišķi arī TV ir, video un var likt arī savas kaut kādas iemīļotās mūzikas. Jā, un baudīt garšīgu ēdienu un atmosfēru. Arī alus brūzes ir tapis. Tas bija tāds 2 gadu lolojums. Šobrīd tiek gatavots pirmās mises un vārīts alus. Pašiem būs savs alus. Varēsim iepriecināt mūsu klientus pašbrūvētu Jomas ielā alu. Pagatavots alus tiek pēc senām Latvijas tradīcijām, kurinam ar malciņu, paši dzirnavās maļam graudus, gatavojām visu kopā un vāram. Un process vienam alum ir mēnesis, kā nogatavinājās, un tad pasniegsim mūsu viesiem. Priekš pašiem, priekš savas virtuvītes. Zelta teļš – restorāns visai ģimenei pašā Jūrmalas sirdī. LV Roads ir ceļu būves uzņēmums kopš 2018. gada. Ikdienā LV Roads veic visus galvenos ceļu būves darbus, proti visa veida zemes un meliorācijas darbus, asfaltēšanas un betona ieklāšanas darbus, kā arī labiekārtošanu un bruģēšanu. Komandas lielā pieredze sniedz klientiem kvalitatīvus būvdarbus, savukārt elastība nesamulst pat pie vissarežģītākajiem projektiem. Pagājušo gadu mums bija rekordgads, kad tika sasniegts rekorda apgrozījums, kas tuvojas 10 miljoniem. Un apveikta kopējais skaits ir virs 50. Un svarīgi tas, ka tos darbus praktiski lielāku daļu veicam arī pašu spēkiem. Atrodamies Krīvros, stacijas laukumā. Šis ir pilns pārbūves objekts ar visiem tīkliem iespējamiem, kas ir tieši zem ceļa. Tas tā skaitā kanalizācija, elektrība, arī citi sakartīkli, kā arī ceļu saigas pārbūves darbi. Šajā objektā arī mēs pašu spēkiem veicam lietas ūdens kanalizācijas un ūdensvedes pārbūves darbus. Tas priekš mums ir jaunums, ko esam uzsākuši. Papildus visam un praktiski izņemot elektriskās daļas darbiem, pārējās darbus mēs veiksim šajā objektā pašu spēkiem. Objekts ir liels, līguma summa ir 1 miljons eiro, un darbus plānots pabeigt pēc līguma nākamajā gadā, bet mēs ļoti ceram pabeigt līdz šī gada beigām. Mūsu klients pārsvarā ir pašvaldības. Klienti, principā, mums ir visu Latviju. Tas reģions, kur mēs strādājam, no Tukuma līdz Ludzai, Daugavpilī un pa vidu atrodamies Jēkabpilī. Nešķirojam vietu, skatāmies, ko varam izdarīt, kā varam palīdzēt klientam un darām visu veidu darbus. Liela sadaļa, ko mēs arī veicam, kas sastāv no mūsu darbu paketes, ir arī privātie klienti. Tas ir veikalu, būvniecisko zonu pārbūves, asfaltēšanas darbi. Mēs vēl turpinām attīstīt arī karjeru izstrādi. Šobrīd mēs esam kā piegādātājs arī Latvijas valsts ceļiem, Latvijas valsts ceļu posmu, kā materiāla piegādātāji, un šobrīd attīstam, cik varam, maksimāli produktus, kā arī piedāvājam klientiem arī karjeru izstrādes. Respektīvi, kādam ir savs karjeras, bet nav savs iekārtas, mēs braucam un izstrādājam un saražojam vajadzīgos materiālus. Ja ir vēlme kaut ko uzbūvēt, kaut ko attīstīt un meklēt īstu profesionāli, kas to varētu realizēt, droši griežties pie mums, LV Roads. LV Roads – ceļu būve ar visaugstāko kvalitāti. Zemeņu audzēšanas saimniecība Blomi piedāvā augstas kvalitātes saldas zemenes un zemeņu stādus. Zemeņu audzēšanu mēs veicam jau diezgan daudz, vairāk par 10 gadiem noteikti ir. Par šāda veida darbību mēs nolēmām tāpēc, ka pirmkārt jau zemenes man pašam ļoti garšo. Un arī tas viss darbs lauksaimniecībā, viss tas redzēt, kā tas no maza stādiņa izaug par skaistām ogām, tas viss ir patīkami, tāpēc arī to sāku darīt un nodarboties ar šo. Mēs audzējam gan atklātā laukā, gan arī šogad sāku izmēģināt arī audzēt siltumnīcā zemenes. Šķirnes mums ir diezgan daudz, vairāk par 10 šķirnēm, gan agrās, gan vidējās, gan vēlās. Var teikt, visas tās populārākās, gan Polka, Sonāta, Malvīna, visas, kas ir pieejamas, kas garšo cilvēkiem, kas patīk. Zemenes tiek audzētas ar mīlestību un pēc jaunākajām mūsdienu tehnoloģijām. Lai zemenes būtu izaugtu lielas un garšīgas, jau sākot ar stādiem, lai stādi labi ir, tad vispārējais iestādīšana, mēslošana, laistīšana, arī saule. Mūsu zemenes var iegādāties Vangažos tirgu, Raganā,
pie veikala. Tad ādažos ir veikals Mini Rimi, Inču konts arī pie veikala. Un vēl arī mūsu Zemenes Riegātājā pēc Vangažos ir kafejnīca pie Brāļa, tur mēs arī tirgojam šoseis malā. Saimniecība piedāvā zemenes lasīt arī pašiem, kur katrs zemeņu cienītājs var salasīt pats sev zemeņu grozu un, protams, arī nogaršot tās. Mūsu mājaslapā blomi.lv ir arī plašāka informācija, tur arī kontakti var sazināties un arī Facebookā ir Blomi Zemenes, var meklēt un sazināties. Visiem, kam ir vēlēšanās tikt pie garšīgām Latvijā audzētām zemenēm, var sazināties ar mums kādos veidos, vai gan braukt pie mūs pirkt, vai salasītas pirkt. Visi tiks laipni gaidīti. Zemeņu saimniecība Blomi – augstas kvalitātes zemenes. Marmarmīt ir ģimenes uzņēmums, kas piedāvā bioloģiski audzētu dzīvnieku gaļu, iegūstot to savā zemnieku saimniecībā Kalvāni, kā arī sadarbojas ar citām bioloģiski certificētām saimniecībām un Latvijas zemniekiem. Marmarmīt ir gaļas pārstrādes un sadales uzņēmums, kas nodarbojās ar vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību. Mamma nodarbojās 20 gadus ar gaļas tirdzniecību, kā arī gaļas audzēšanu. Un tad es izdomāju, ka vajadzētu to gaļu visu realizēt, pārstrādāt vietējā tirgu. Un izveidoju gaļas sadales cehu. Cehs ir bioloģiski certificēts, līdz ar to arī sadarbojamies ne tikai ar mūsu saimniecību, bet arī ar citām Latvijas zemnieku saimniecībām, kuras ir certificētas bioloģiski. No citiem mēs atkal iepērkam lielopus, teļus, jērus un tos sadalam un realizējam tirgos. Produkciju ir iespējams iegādāties Āgenskalna un Imantas tirgū, Marmarmīt un zemnieku saimniecība Kalvāni stendā. Marmarmīt produkciju klāstā ietilps bioloģiski audzēti broileri cāļi, pīles, zosis, tītari, kā arī Latvijā audzēti un sadalīti lielopa, teļa un jēra gaļa. Paši saimniecībā mēs audzējam putnus, broileri cāļus, pīles, zosis, tītarus. Bijām pirmie Latvijā, kas sāka audzēt bioloģiskos putnus un kuri ievies arī pašu savu kautuvīti nelielu. Bioloģiskā saimniecība nozīmē to, ka mēs neizmantojam nekādas ķimikālijas, gan graudus audzējot, gan apstrādājot zemi, kā arī lielopu vai putnu barošanas laikā nedodam nekādas antibiotikas. Barībai, ko mēs viņiem dodam, ir jābūt arī bioloģiski certificētai. Līdz ar to mēs sadarbojamies ar Dobeli, kur no viņiem iepērkam bioloģiski certificētus graudus, ko mēs dodam putniņiem ēst. Mums ir tīra, kvalitatīva, laukos audzēta gaļa. Saimniecība audzējam arī kā pīles un zosis, tās mēs audzējam katru gadu no jauna. Tieši tā, lai klienti dabūtu jaunās pīlītes zosītes uz svētkiem, sākot no mārtiņiem līdz jaunajam gadam. Līdz jaunajam gadam mēs realizējam visas, un nākamajā gadā mēs sākam tās audzēt no jauna. Marmarmīt – kvalitatīva produkcija no bioloģiski certificētas saimniecības. Uzņēmums Eirogroup nodarbojas ar būvniecības materiālu tirdzniecību, kā arī izgatavo mēbeles pēc individuāla pasūtījuma. Virtuves un vannas istabas mēbeles, kā arī bīdāmās durvis un iebūvējamie skapji. Eirogroup piedāvā plākšņu materiālus mēbelēm un celtniecībai. Tas ir mēbeļu sagatavs, MDF loksnes, mugursienas, apdars maliņas, detaļu ražošanu, līmēšanu, zāģēšanu, arī ekobūvniecībai, kokšķiedras plāksnes. Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar juridiskajām. Materiāli tiek iepirkti no lielajām noliktavām Rīgā un vēst uz Liepāju un turēt šeit, lai cilvēks atbraucot var iegādāties uzreiz loksni. Mūsdienās ekobūvniecība kļūst arvien aktuālāka. Eirogroup piedāvā ekomateriālus mēbelēm un būvniecībai. Ekomateriālu izmantošana ļauj domāt par apkārtējo vidi, kā arī par ilgtermiņa ieguldījumu savā mājoklī. Piedāvājam ekomateriālus karkasmāju būvniecībai, dzīvokļu siltināšanai, cilvēkiem ar alerģijām. Tas ir ekomateriāls, kur nav nekādi ķīmisku piemaisījumu un izmantot gan no bērna līdz pensionāram. Tas ir atstājam pēdu globāli pasaulē, tad netiek piegružot mūsu apkārtējā vide.
un visi šie materiāli ir otrais pārstrādājami. Šeit ražojam mēbeles, virtuves, iebūvējamos skapjus, dažādi. Principā mēbeles pēc pasūtījuma tiek izgatavotas. Materiāli tā saplākšņa, mēbeļu lamināta, MDF un finiera, arī masīvu koku loksnēm. Kā arī tagad, kā jaunumu, piedāvājam arī iegādāties sadzīves tehniku. Ja cilvēks pasūta virtuvi, tad viņam nav jāmeklē, jāskraidā par veikaliem. Viņš var visus izdarīt vienā vietā. Tad viņš sataupa savu laiku. Cilvēkam ir kaut kāda savu domu, ko viņš grib redzēt savā telpā, istabā vai koridorā, un tad vairāk vai mazāk tiek saskaņots tas viņa projekts līdz vajadzīgajam jau dizainam galējam. Principā standarta mēbeli var nopirkt jebkurā veikalā, tieši tāpēc ir individuāla ražošana, kurā tiek izgatavots jau pēc cilvēka konkrētām vajadzībām, pēc telpas izmēriem un vēlmēm. Principā tiek ražots ar Austrijā ražotām iekārtām. Tas ir felders, gan zāģi, gan līmējumās iekārtas, gan daudzurbi, un tad salīdzinoši ļoti ātrā laikā var izgatavot detaļas pēc pasūtījuma diezgan augstā kvalitātē. Visi būvmateriāli atrodas uz vietas noliktavā, kas nozīmē, ka nav ilgs gaidīšanas laiks. Eira Group, domāsim ilgtermiņā. Jaunliepājas namsaimnieks nekustamā īpašuma tirgū aktīvi darbojas kopš 1989. gada, specializējoties pie jūras īpašumu tirdzniecībā. Aģentūra piedāvā dažādu platību zemes īpašumus ar ēkām un bez apbūves Liepājas rajonā un citur Latvijā. Jaunliepājas namsaimnieks izīrē un pārdod dzīvokļus, mājas, kā arī telpas birojiem Liepājas pilsētā. Mūsu aģentūra nodarbojas ar īpašumu izīrēšanu, pirkšanu, pārdošanu, pērkam arī paši īpašumus, attīstam, kā arī tiek pirkti, pārdoti uzņēmumi dažādi Latvijas teritorijā, Lietuvas teritorijā. Darbojos es vairāk pie jūras zemēm, jo klientūras no ārzemēm ir ļoti iecienījuši mūsu jūrmalu. Tā kā nopērkot pie jūras īpašums ir daudz specifiski momentiņi, uzreiz vajadzētu griezties pie speciālista, vai jau paši atraduši gabalu un griežties tad pie speciālista, lai saprastu, ko tur drīkst un kā būvēt. Ir gadījumi, kad ir nopirkti un būvēt nav iespējams, un ļoti bēdīgi momenti ir bijuši, kur cilvēku uz savu galvu ir vienkārši viņiem patīk, skaista jūrmaliņa un finālā neko nevar būvēt. Griežoties pie speciālista, jūs uzzināsiet, vai nav kādu banku kredītu, vai nav kādu apgrūtinājumu, un tas ir ļoti, ļoti būtisks moments, lai nopirktu pareizi un būtu pēc tam apmierināts par iegādāto lietu. Uzņēmums piedāvā pakalpojumus īpašumu legalizācijā un sniedz konsultācijas ar nekustamajiem īpašumiem saistītos jautājumos. Sadarbība ar klientu notiek tā, ka klients piedāvā savu īpašumu par cenu, ko viņš vēlas. Kā profesionāls es nosaku, vai tā cena ir adekvāta tirgus situācijai, un tad vienojamies par ciparu, par kādu būtu pārdodams šis īpašums. Nekustamā īpašuma pozīcijām, kur cilvēki ņem kredītu bankā, mums ir sadarbība ar bankām, plus sadarbība arī ar vērtēšanas birojiem. Jaunliepājas namsaimnieks, nekustamo īpašumu aģentūra kopš 1989. gada. Biovida veids kanalizācijas un dziļurbumu izbūvi jebkurā vietā Latvijā. Šis risinājums ir paredzēts gan vasaras brīvdienu mājai, gan daudzdzīvokļu mājai līdz 50 cilvēkiem ikdienā, kā arī lielām noliktavām un mazām kafejnīcām. Kanalizācijas un ūdens apgādes risinājumi ļoti daudz dažādi. Potenciālam klientam es ieteiktu sazināties ar mums, pieteikt objektu apsekošanu. Kāds no mūsu kolēģiem atbrauc pie jums, jebkurā lietā Latvijā. Tas ir pilnīgi bez maksas. Atbraucam, izrunājam ar klientu gan esošu situāciju, gan vēlmes plānoto situāciju, kā no kurā gadījumā gan kanalizācijas, gan ūdensvada risinājumu. Un tad spēsim iedot konkrētu piedāvājumu, konkrētu cenu piedāvājumu un arī risinājumu jūsu situācijai. Bioloģiskā attīrīšanas iekārta ir mūsdienīgākā un videi draudzīgākā decentralizētā kanalizācijas sistēma, ja nav iespējams pieslēgties pie pilsētas kanalizācijas tīkla. Notekūdeņi tiek attīrīti līdz pa 98% un tos var novadīt notekgrāvī, nepiesārņojot apkārtējo vidi. Attīrītos notekūdeņus var arī uzkrāt atsevišķā tvertnē un tālāk izmantot dārza laistīšanai. Montāžas darbiem tiek nodrošināta 2 gadu garantija. Šodien esam atbraukuši uz Ķesteciemi,
klients izvēlējās ierīkot kanalizācijas sistēmu, lai varētu dzīvot tāpat kā lielpilsētā, jo visām vērtībām un tiešām baudīt brīvdienas šeit. Un šajā gadījumā mums nav īsti, kur novadīt attīrītos ūdeņus. Tā kā šeit būs infiltrācijas sistēma, kur tad attīrītos ūdeņus no pašas iekārtas novadīsim gruntī. Līdz ar to tad tā izvešana vairs nav tik aktuāla, tik regulāra, ja neskaitot reizi gadā būs jāveic iekārtai piespiedu apkalpošana. Mūsu gadījumā, teiksim, pēc jaudas personu skaita, ikdienas personu skaita lietojuma ziņā būs mazākā līdz 4 personām. Tā ir iekārta mazāko nominālo jaudu līdz 600 litriem diennaktī. Tā kā mazāks par šo nebūs. Lielāks arī varam piedāvāt. Ir arī dažādas viesmājas un lielākas ēkas, kur ikdienā ir daudz lielāks personu skaits, kas apdzīvo mītni. Tā kā tur vajadzēs diezgan lielāka iekārta, lai iekārta spētu attīrīt tas notekūdeņus. Biovide – rūpējies par vidi, kurā tu dzīvo. Osteopātija ir dziedināšanas skola, kas māca, ka ķermenis ir dzīvs organisms ar savām biomehāniskajām un biodinamiskajām likumsakarībām, kurā ir strukturālā, funkcionālā un emocionālā savstarpējā saistība. Andris Zemītis osteopātijas praksē lieto metodes, lai mazinātu, atbrīvotu sastrēgumu, saaugumu un blokāžu esamību. Osteopātija ir biomehānisko sakarību medicīna. Tas nozīmē, ka cilvēkam var sāpēt mugura, problēma var nākt no kājām. Cilvēkam var sāpēt mugura, problēma var nākt no acīm. Tā ir tā lietas, kā saka, filozofiskā būtība, kā mēs to redzam cilvēkā. Ja? Ka nevienmēr tur, kur sāp, nevienmēr tur ir problēma. Mēs ārstējam gan kaulu muskuļu sistēmu, gan arī iekšējo orgānu funkcionālas problēmas. Ar osteopātijas metožu palīdzību tiek veiksmīgi ārstētas galvaskausa traumas, hipertenzijas un hidrocefālijas sindromi, encefalopātija, dažas epilepsijas formas, kā arī iekšējo orgānu funkcionālie traucējumi. Tas problēma klāsts ir samērā plašs, ja, par katru, teiksim, sfēru, ja, tās ir kaulu muskuļu sistēma, tā ir mugurkaula spondilozes, sāpes mugurā, mugurkaula disku problēmas. Tas var būt arī kuņģzarnu trakta, teiksim, funkcionālas problēmas, hroniskas dažādas stāvoklis pēc dažādiem iekaisumiem vēdera dobumā, pēc pielnefrītiem, nīriekaisumiem, ja, pēc ginekoloģiskiem iekaisumiem, pēc operācijām, rētaudu, kur veidojas vēdera dobumā, kas traucē cilvēku iekšējiem orgāniem normāli funkcionēt. Ārstējam mēs arī bērnus, mazus bērnus, zīdaiņus, ar negulēšanu, ar asimetrisku pozu, asimetriskiem tonusiem, atgrūšanas un tā tālāk. Dzīvība, jeb cilvēka veselība, tā ir kustība, ja, un lai šo te kustību cilvēkā uzturēt, cilvēkam ir regulāri jākustās. Vai tā ir parasta pastaigāšanās, vai tā ir pastaigāšanās ar suni, nojošana, skriešana, jebkura fiziskā aktivitāte mūs vedīs tuvāk veselībai. Jūsu kosmetologs – visjaunākās tehnoloģijas un visdrošākās procedūras, lāzeris, skaistuma injekcijas, kosmētiskās aparāta procedūras sejai un ķermenim, profesionāli speciālisti un ārsti ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi. Jūsu kosmetologs. Jaunliepājas namsaimnieks. Atrodiet sev vēlamo zemes gabalu, māju, dzīvokli, komercobjektu vai zemi pie jūras, veicot vienkāršu meklēšanu. Izskatiet piedāvājumā esošos īpašumus un atrodiet sev vēlamo. Nekustamo īpašumu aģentūra Jaunliepājas namsaimnieks. Bebra spēks – meža gaļu ražotājs, brieža aknu pastētes, sautāta brieža un bebra gaļa, kā arī bebra muskusa dziedzeru kapsulas. Kapsulu ražošanas mērķis ir dabas dziedniecisko enerģiju nodot tālāk cilvēkiem veselības un mūža gara stabilizēšanai, lai dabas spēks tiktu nodots jūsu veselībai. Sushi Club LV – augstie, siltie un ceptie sushi, kā arī dažādi voki. Pagatavošanai izmeklētas augstas kvalitātes sastāvdaļas, dažādi sushi komplekti un 1+1 akcijas piedāvājumi. Sushi ar piegādi. Pasūtījumu var veikt Boltā, Voltā, zvanot pa tālruni vai mājaslapā Sushi Club LV. Kvalitāte katrā sastāvdaļā.